festivāla vieta ir tabakas fabrika. Un kā jūs pamanāt, kad mūsu telpu izvēle savā ziņā ir iezīmēt tādu Rīgas attīstības dinamiku, ka mēs skatāmies, kas tad Rīgā notiek, kur ir šīs tukšās telpas, proti, tie vairs nav tukšie veikali, ir pilns radošām iniciatīvām, bet ir liela skaita tukša fabrika, kura mēs ceram tiks tuvākajā vai tālākā laikā transformēta radošā kvartālā. Un man ir prieks, ka mēs savā ziņā iesildām šo fabriku, iepildām ar šo radošu enerģiju jau tagad. Un festivāls ir izaudzis atkal nevis neparasti liels, bet lielāks kā iepriekš. Ņemot visus māksliniekus kopumā, kas piedalās gan izstādē tabakas fabrikā, gan arī satelīta projektos, kas notiek citās pilsētās, gan arī, kas piedalās diskusijās un prezentācijās. Kopā mums ir 91 mākslinieks no 17 valstīm. Šajā ēkā būs redzami apmēram 40 mākslinieku darbi, un pārējiem māksliniekiem varēs iepazīties citās vietās, par ko tad es pastāstīšu vēlāk, un ar pašu pasākumu dalībnieki pastāstīs vairāk. Bet tagad es gribētu dot vārdu Dianai Čilei, kas ir Rīgas 2014 biroja vadītāja. Un gribētu, lai Diana pastāsta, kā Diana redzi Survival Kit visas 2014. Gada programmas ietvaros. Es piestot to poliantu. Es aizdomājos un atcerējos 2004 gadus atpakaļ, un man pastāstīt, ka no tādu savu skatu punktu, kā radās un zīmē Survival Kit ideja, kura, manuprāt, bija tāda ļoti liela vajadzība un nepieciešamība māksliniekiem izteikt savu viedokli par kaut kādām aktuālām sociālo-politiskām lietām, kas notiek. Un tas bija viens no pasākumiem Baltās nakts ietvaros. Vai ne? Jā. Un tas bija sākums. Tas bija 4 gadus atpakaļ. Manuprāt, šie 4 gadi tagad, kad mēs jau esam aizauguši līdz 91 māksliniekiem no 17 valstīm un redzam, kā šis process veidojās un attīstās. Tas, manuprāt, ļoti labi raksturo nepieciešamību un vajadzību pēc šāda veida laikmatīgās mākslas izteikšanās. Kāda saistība tam visam ir ar 2014. gadu? Tātad viena no mūsu programmas tematiskajām līnijām kvalitātes izdzīvošanas komplekts. Un nenoliedzami šīs tematiskās līnijas inspirācija ir tieši šis festivāls un process, ko šis festivāls ir ļoti lielā veidā pastūmis straujāk uz priekšu. Un šajā gadījumā atrodoties šobrīd šeit tabakas fabrikā, tas, protams, ļoti tieši norāda uz radošo industriju, radošo kvartālu attīstību, un tagad man ir tāds angļu vārds visibility uz mēles, ka latviešu valodā droši vien varētu pateikt, ka arvien lielāku redzamību kopējā Rīgas kultūra kartē. Jo nenoliedzami kaut kādā mērā Rīgas radošie kvartāli ir bijuši tās vietas, kas ir bijuši ļoti aktīvas, bet nevienmēr iekadrētas kopējā Rīgas kultūras ainā. Un šis ir tas process, kurš saista Survival Kit pasākumu, festivālu ar Rīgas 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu un visām aktivitātēm, kas notiek gatavojot 2014. gadu. Tas, manuprāt, ir ļoti labi, un tas ir arī tā tendence, kura zināmā mērā ir līdzīga 2014. gada sagatavošanas procesam un Survival Kitam iziešanu ārā no Rīgas. Un šajā gadījumā mēs redzam to, ka mūsu sabiedrības pilsētas Siguldas partneri ir iesaistījušies šajā procesā. Vēl te mēs redzam rindu ar dažādām pilsētām, kur šis process ir aktivizējies tieši, negribot teikt to, ka citādi tāpat jau visu kaut kas notiek, bet tieši šis process veicina savā noteiktajā veidā līdzdalību šajā izdzīvošanas kompleksībā.
Jā, un, protams, šādi festivāli nekad nenotiek tāpat no zila gaisa, un vienmēr ir kāds, kas atbalsta šādu festivālu norit, piemēram, kā Rīga 2014 vai Kultūras ministrija kultūras kapitāla fonds, un šitais pārliekšu vienkārši uz angļu valodu, and just telling that such festivals never happen without help of other institutions or personal support of persons who kind of like it. And therefore, and there were many institutions who helped us to bring all those 91 artists from, not 91, there are almost half are Latvians, but many artists from all around the world. And Frank Arnaud is one of them, he's the ambassador of Belgium. And so we invited him to just say a few words about why you decided that you want to support such festival, and why do you feel that it's important for you to bring a Belgian artist here to our Thank you, Tracy. Yes, for me it was a quite easy choice to join you as a partner. First of all, I think we knew each other already. Because we are neighbors. We are neighbors. There's only one floor between us. In our offices. In the same building. But that was not the key point. First of all, I really would like to say that it's for me an honor, but also a personal pleasure to work with you. In the previous closings as well, I've always been actively involved in promoting cultural exchange and societal exchange, and I'm very happy to do this again. But maybe I could put it in a bit broader framework to explain why other sponsors like the Belgian think it's useful and really good that we work with you, is that that the world is changing, society is changing, and also the expectation of society towards ministries of foreign affairs, towards embassies is changing. Before we could focus on big international politics, international security, and so on. But now players in international exchange are manifold. They're much more active players in international exchange than before. And all those players and society have freely formulated this and new expectations towards embassies. So what we have become now is not only those promoters of political discussion, but also promoter of service to citizens, promoter of trade and investment, and also of dialogue and of exchange between all kinds of players which are active in the reflection on society and on the development of society. So to see how we can make this world, how we can make this society a better society, or at least how we can identify what's going wrong in this society. And I think that's actually what this festival, Survival Kit, is doing. It's making analysis of society and see how we can take it from here. And that's why we are very happy to be involved. I mentioned also that there's a strong personal interest, and another element is that as a representative of Belgium, that it also goes for other embassies or other sponsors and players and organizations. It's good that you can build on existing strength, and there I think that the country of Belgium with its cultural communities has quite a lot to offer in terms of contemporary art and on reflection on societal development. And also the work you have chosen from Belgium and which we have supported to come here, the work agency for Co-Matthijs is exactly doing this. It's reflecting on how our society works, how we reflect on the division between nature and culture, how do we make appropriate what's available in nature and in society, and how we can move this forward and regulate this through legislation, or how we are not able to regulate this through legislation. So this is a very valid input, and it also is a good emanation of what's available in Belgian culture and society. Hopefully what we're doing here will have a kind of multiplier effect, and it also will strengthen cooperation with the numerous art and culture festivals we have in Belgium. Like last summer we had the Beaufort exhibition on the Belgian coast, with the Track exhibition in Ghent, and in the Manifesta in the eastern part of Belgium. So there's a lot of things happening. And focusing on contemporary art, as you say,
multiplier effect really takes place, and we have good opportunities to do this. I think one of the leverages we can use for that is also the presidency of the European Union Latvia will have, and which will bring a lot of attention and dialogue between Brussels and Latvia and Riga. I think through those channels, I think it will not just be European politics, but also culture can follow those communication channels between Riga and Brussels. So in a few words to explain you why I'm here and why we are happy to support you. Then you also asked me about my personal involvement. There's, on the one hand, there's more and more expectations from society towards embassies, towards foreign affairs. But on the other hand, there's less and less money. And I think you experience that probably also through your own organization. That's why we have to be more and more inventive. And that's why I've chosen that the budget I normally have for organizing receptions and dinners and so on, which are more traditional tasks of embassies, to rechannel some of the personal meetings I have for this kind of activities to an initiative which I think is more contemporary, has more leverage on society, which is your festival, which I'm very happy to also personally support. With pleasure. Thank you. Thank you. But I'm sorry that I switch back to Latvian again. Un kā jau tika minēts, ka šogad mēs esam izplatušies ārpus Rīgas robežām, un šogad Survival Kids notiek arī Rīgas pilsētā ārpus Rīgas. Tā ir Sigulda, Aizpute un Tukums. Un šeit ir arī klāt pārstāvji un organizatori no Siguldas, Aizputes un Tukuma, un es gribētu, lai viņi arī pastāsta vairāk par to, kas no kurā vietā notiks. Varbūt varētu sākt ar Siguldu, Jolanta Korīte no Siguldas domes, un Laura un Eva, kas ir kuratoris Siguldas projektā. Kādā secībā varētu būt, kurš pirmais pastāstā, mēs varbūt par tiem sākumā. Kā viss sākās? Kopējo lietu, un tad meitenes konkrētāk jau par pašu projektu saturu. Man liekas, ka šīs projekts ir tāds ļoti likumsakarīgs. Tieši tāpēc, ka mēs esam Rīgas oficiālais partneris Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā. Un es gribētu teikt, ka tas nav tāds vienkārši impulss Siguldai darīt citādākas lietas vai arī tādā pilsētas attīstības kontekstā strādāt uz šo projektu, bet tas ir tāds kārtīgs grūdienis. Jo Siguldā pirmo reizi tiek vispār īstenot šāda veida starptautisks mākslas projekts. Un tas, ka mēs esam uzdrīkstējušies parādīt cilvēkiem, varbūt to ikdienā redzamo to skaisto daļu ieejot Siguldas pils kompleksā, ir skaista koks dārs, ir ēkas, bet tad, kad parāda to oderi, tā oderi ir, kā paši mākslinieki teica, viņi ir ļoti šokējoši, un tas kontrasts ar to, ko mēs ikdienā varam redzēt, un to, ko viņi ieraudzīja, ir pietiekoši tāds liels šoks. Un šoks tas ir ne tikai māksliniekiem, bet tas ir arī maniem kolēģiem administrācijā strādājošiem. Pirmkārt, dot iespēju šādā te kompleksā, kas ir sapņots daudz gadus un lolots, ka tur būtīs iekšā liels miljonus un viņš būs skaisti atremontēts, atrestaurēts, bet tomēr uzdrīkstēties ielaist iekšā mākslas procesus un ļaut šiem mākslas procesiem, vismaz radīt to nākamo grūdienu vai impulsu. Jā, mums ir kaut kas tomēr lietas labā jādara, lai mēs šo te pilsētas vēsturisko daļu kaut kādā veidā mēģinātu atdot tādu dzīvību. Un tas, ka mēs šogad pavasarī turismu sezonu aizsākām ar rekonstruēto Siguldas viduslaiku pilu. Viduslaiku pils ir rekonstruēta bijušās Siguldas pilsdrupas, kur daudz ir braukuši uz pasākumiem un raduši vienkārši viņas redzēt tādas, kāds ir. Šobrīd tur ir ļoti liels izmaiņas, bet mēs esam atdevuši māksliniekiem ne tikai šo rekonstruēto daļu, bet esam atdevuši arī tās ēkas, kurās līdz šim cilvēkiem nav bijuši iespēja būt iekšā, tā senākā koka mūža. Tās ir saimniecības ēkas, kur bija izvietosies galdniecība, kurtuve, un pusgada laikā mēs patiesībā esam arī tādu lielu lauzienu arī sevi iekšēji veikuši, saprotot to, ka
ir jāstrādā pie tādas nākotnes attīstības vīzijas tieši šim pils kompleksam, un saprotot to, ka mums ir turismu plūsma, kas iet garām, mums viņi nav jāpiesaista, bet mums ir jāatrod, ar ko cilvēkiem šeit nodarboties. Un tas, kas tur varētu nodarboties, ir pats Siguldiets vai Latvijas iedzīvotājs. Un tā ir tā galvenā atziņa, pie kā mēs esam nonākuši. Tāpēc šis projekts patiesībā ir tāds ļoti labs impulss darīt lietas tālāk. Un meitenes, tad Laura un Eva pastāstīs par to pašu saturu, bet es esmu ļoti priecīga par to, ka mūsu šajā mākslas projektā ir iesaistīti mākslinieki no UMEO, kas ir otra, tātad Zviedrijas Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Un ļoti, ļoti brīnišķīgi, ka mums ir iespēja ar viņiem darboties kopā un apmainīties tādās arī mākslas pieredzēs un būt arī tāds jauns ierosmes tādiem nākotnes projektiem. Jā, tad Laikmīgās mākslas trīsnības Siguldas doma uzaicināja mūs ar Lauru veidot šo projektu, izstrādāt idejas un pakāpeniski sadraudzējoties un iepazīstot Siguldas pils kompleksā strādājošos cilvēkus un izprotot tās vajadzības, kas ir pilsētai kas ir māksliniekiem pašiem, kas ir sabiedriskās noskaņas, tad mēs nonācām pie šīs laika līnijas, tēmētas jau idejas, kurā tad savienojās dažādas laika pieredzes, ietverot visplašākos aspektus. Un viena lieta ir tā, ka mēs dodam māksliniekiem iespēju pašiem sākumā iedzīvoties šajā viesnīcā un veidot darbus nedēļu uzturoties Siguldā un strādājot tur un veidojot šo viesnīcu katram savu telpu. Un tālāk mēs atveram šo viesnīcu publikai un tur notiek arī dažādi pasākumi. Un tas viss ir notiek tādā savstarpējā miedarbībā ar vietu, Jā, vienkārši interesanti, ka ir iespēja darīt to tieši tur, jo jau kādus daudzus gadsimtus, un tā ir tāda vieta, kur lietas notiek. Pils ir bijusi tur jau ļoti sen. Vienkārši tas ir tāds enerģijas punkts, kur varētu notikt viss iespējamais tādēļ, kādēļ gan arī laikmetīga māksla. Jā, tātad projektā piedalās 15 mākslinieki un vairāki dzejnieki un idejas slēms vēlāk. Bet vienkārši interesanti arī iedot iespēju māksliniekiem izdarīt kaut ko tādā vietā, kur tiešām ir dažādi laikmeti, kur pieredzes vienlaicīgi, ka ir gan viduslaiki, gan tāds padomju, tāds pienesums, gan viss pārējais pa vidu. Un vienkārši kuru vēstures daļu tad man gribās uzlūkot vairāk. Un tas arī, kad izpaudīsies tajās vietās, ko visi ir izvēlējušies saviem darbiem, būs sākot ar ārdu teritoriju, beidzot jau pieminētajām telpām. Jā, tā ir vairāk tāda efemēra un procesuāla izstrāde, var teikt, un liecina. Līdzīgi kā laiks, ka viņš atstāja kaut kādas pēdas, bet mēs nevaram noķert, kur viņš īsti ir. Tajā brīdī, kad mēs sakam 6:30, piemēram, ir jau dažas sekundes pāri 7:00, tad teikt, viņš beidzās.